Sveiki, mani sauc Aleksandrs, un šodien es gribu padalīties jums ar savu dzīvi kopā ar Kristu. Mana dzīves stāsts sākas no paša bērnība. Kad man bija 6 gadi, es sāku apmeklēt svētdienas skolu. Tas ir apmēram, iedomājieties, 92. gads. Jā, un sākumā es vienkārši gāju svētdienas skolā, lai paēst. Tur bija cepumi, tur bija kartupeļu frīt, kūkas un tā tālāk. Jā. Bet ar laiku es saku vienkārši ticiet, ka Dievs ir. Es daudz ko neatceros, kas mums tur stāstīja, bet es sapratu, ka Dievs ir. Es vienkārši sāku dzīvot tā, kā Dievs ir. No paša bērnībā es saku runāt ar viņu, saku lūgt, saku domāt par Dievu. Un tas vienkārši tāda paviršā ticība man, kā bērnam. Jā. Un tā no 6 gadiem līdz kādiem 15 gadiem es sāku apmeklēt gan baznīcu, gan svētdienas skolas, gan kristīgās pasākumas, lieldienas un tā tālāk. Ja? Bet tā man ticībā vienkārši bija pavirši, un es vienkārši apmeklēju draudzē, baznīcu dēļ cilvēkiem, nevis dēļ Dieva, teiksim tā. Bet tā sekla, kas bija manī, viņa savā laikā izauga, ja? Un atnes savi augļi. Paldies Dievam. Un kad man bija 15 gadi, es pirmo reizi aizgāju uz nakts klubu. Tas bija no 7 vakara līdz 11. Un man iepatikās. Un tad es piekdien sāku iet nakts klubos un svētdien iet uz baznīcu. Un kādā brīdī mana sirdsapziņa saka man mocīt, un es padomāju, kaut kā nav pareizi vienkārši piekdien iet nakts klubos, un tur visas lietas, un svētdien iet uz dievkalpām. Un tad es padomāju, kaut ko ir jāatstāv. Vai nu nakts klubs, vai nu baznīca. Un tad es padomāju, ka baznīcu es gribu atstāt. Un tad es atstāju baznīcu, saku, vienkārši dzīvot dzīve bez Dieva. Un, kad es atstāju baznīcu, es padomāju, viss, tagad es esmu neticīgs, tagad es esmu bez baznīca, es varu darīt visu, ko es gribu. Un tā, principā, es sāku darīt visu kaut ko. Piemēram, sestdien iet nakts kluba, piekdien, bet interesanti, ka svētdienas skolā mums teica, piemēram, lamāties ir slikti, dzert alkoholu ir slikti, pipet ir slikti, un tad iedomājieties, es apmeklēju nakts klubus, bet es neko nelietoju. Principā savā dzīvē es nekad nelietoju ne alkohols, ne narkotikas, neko tam līdzīgs. Protams, bija daudz lietas, citas, kas es biju apņemts. Un tā es dzīvoju no 15 līdz 25 gadiem. Kad man bija 21, es pirmo reizi aizgāju kā jūrnieks jūrā. Tad es sāku strādāt kā jūrnieks un braukt tie lielie ceļojumi pa 6 mēnešiem. Man bija kontrakts, un tad man parādījās gan liela nauda, gan viss kaut kas. Un 23 gadi, kad man bija, es sāku just, kā tukšums. Tukšums savai dvēselē, tukšums savai prātā, ka it kā viss ir, bet nekas nevar aizpildīt tavu dzīvi. Ja? Un tās tukšums, es, protams, nezināju, ka tas ir Dievs. Dieva vieta. Dievam tas ir jāizpild, bet es meklēju citur. Ja? Es domāju, ka daudz cilvēki viņi meklē, kā aizpildīt tukšums. Vienkārši kāds meklē tur alkoholā, kāds tur citas lietas. Es meklēju to gan mūzikā, gan meitenēs, sievietēs un naudas, varbūt uzmanībā un tā tālāk. Ja? Un 23, kad man bija, es sāku just, tagad man 42, es sāku just tukšums un es aizgāju depresijā. 3 gadi apmēram es dzīvoju tādā dziļas depresijā, bet es nelietoju nekādas antidepresantus, neko tam līdzīgs. Vienkārši es mēģināju visu laiku aizpildīt to tukšumu, bet es nezināju kā. Un kad man bija 25 gadi, mans draugs uzaicināja mani uz kristīgu pasākumu. Un tas bija Liepājā, šeit mums parkā, un tur bija no Amerikā tādi kristieši, viņi tur sludināja, dziedāja un vēl kaut kas, es daudz ko neatceros. Un tur mācāties, viņš sauc, kurš grib pieņemt Kristu, nāciet priekšā. Un tad es aizgāju priekšā, bet, ja godīgi, es aizgāju priekšā nevis tur,
lai nožēlotu grēkus, bet tur bija viena skaista meitene, kuru es gribu vienkārši aplūkot, paskatīties, pasmaidīt un tā tālāk. Un tad es aizgāju priekšā. Nekas man dzīve pilnīgi nenotiek, tur ne Dievs nepieskaras, neko pilnīgi. Es pat varbūt par manam kāds aizlūdz, es pat tad neatceros. Pēc tam draugs man uzaicināja mājas grupā, es sāku apmeklēt mājas grupu, un tas man sāk patikt. Man sāk patikt tā kristīgā vide. Mēs bijām kādi 5 jaunieši, mēs tur dziedējām, slāvējām, bija vārds, vienkārši dziļas runas. Tas, kas pietrūk pasaulē, es domāju, viena no lietām, tas ir dziļas runas. Jo pasaulē mēs runājam tikai vispavirši par tādām izlaicīgām lietām. Bet ar Dievu, kad mēs runājam vienkārši par mūžības lietas. Un tas man arī ļoti aizķer. Un tad mans draugs uzaicināja man svētdien iet uz baznīcu. Tad es padomāju, jā, man vajag aiziet uz baznīcu. Bet sestdien atnāk man draugi ar ielūgījumiem uz nakts klubu. Tas nozīmē iet bez maksas. Viņi man ļoti runāja, lai es varu aiziet. Un tad es teicu, labi, ejam. Es saku, iet apģērbties, un es padomāju, nē, svētdien es gribu aiziet uz baznīcu. Un tad es viņam teicu, nē, un nākamdien es pamodos un aizgāju uz baznīcu, apsažos pašā aizmugurē. Tur mācīties kaut ko runāt, es neko nejūtu, neceros. Bet es pieņemu lēmumus, ka es gribu mainīt savu dzīvi. Jā. Bieži vien mēs, kā cilvēki, liekam uzsvaru lielu uz sajūtām. Man pilnīgi nekādas sajūtas nebija, bet lēmums, kas man bija, ka es gribu mainīt savu dzīvi, es gribu sākt ticēt Dievam. Jā. Tas man ļoti palīdzēja. Tad 1. svētdienas, 2. svētdienas, 3. svētdienas, un tā es sāku iet baznīcā. Pilnīgi neko nejūtu. No kāda 3. svētdiena sāk dziedāt pat. Stāvu, un mans draugs saka, tu dziedi? Saku, nedziedu. Un viņš saka, sāk dziedāt. Es saku dziedāt, jā. Pēc tam es saku, iet tā katru svētdienu baznīcā. Pilnīgi nekādas sajūtas man nebija tur. Bet kaut kā iekšā dziļi, es saku vienkārši, jā, tas ir to, ko es gribu. Jā, Dievs, tas ir tas, ko es gribu. Tas bija 2009. gads, augusts, tāds lēmums. Un martā man uzaicināja viens cilvēks kalpot nometnē, kristīgai nometnē, virtuvē. Tad es aizbraucu kalpot nometnē. Un tad man bija laiks, tur starpbrīdis 40 minūtes, kad es varu aiziet uz to dievkalpojumu. Un kad es tur aizgāju, Dievs man noķer tur. Viņš man paķer tā svētais gars, ka es biju uz ceļiem, raudoju. Tur tas bija vieta, kur es piedzimu no augšā. Tur, kur es nožēloju grēkus, tur, kur es sastapos ar Dievu. Tas bija tā vieta, kur es sastapos ar Dievu. Es atkārtošos, sākumā tas bija vienkārši lēmums. Pēc tam tikai sastapšos ar Dievu. Tas bija vieta, kur Dievs man sagatavoja tikšanas ar viņu. Jā. Un tad es pieņemu lēmumus, ka es gribu vairāk iepazīt Dievu. Un tad es teicu savam mācītājiem, ka es gribu iet mācīties Bībeles skolā. Tad es jau ticīgs biju kādi 7 mēneši, un no marta mēneša tas bija tāds piedzims no augšanā. Tas patiešām to, ko man vajadzēja. Teiksim, tas ir sastapties ar dzīvu Dievu. Un martā es pieņemu lēmumus, ka es gribu iet no septembra mācīties Bībeles skolā. Tad es pateicu mācītājiem, viņš piekrīt. Un tad es biju jūrnieks tajā laikā, un tad es augustu pametu savu darbu, un es aizgāju mācīties Bībeles skolā. Un tas bija laiks, manuprāt, viss tāds skaistākais ar Dievu manā dzīvē. Tur Dievs viņš man ļoti pieskaras. Tur ļoti bieži man bija pat vienreiz, kā mēs varam piedzīvot Dievu klātbūtni kaut kur slāvēšanā vai baznīcā vai nezinu, kad sajūtās, un tas paiet. Un mēs vairāk nejūtam. Man bija, ka es staigāju Dievu klātbūtnē 3 dienas. Tas bija, ka
es viņu sajūtu katra sekunde. Un tas bija, principā, vienreiz manā dzīvē, kur es neietu, es viņu jūtu, jā. Es viņu uzreiz piedzīvoju. Jā. Es biju kā tāda, vienkārši tāds mirklis, un Dievs atkal man atveras. Jā. Un tas bija tāds brīdis skola, kad es piedzīvoju Dievu ļoti skaisti, bieži un stipri. Jā. Un es prasīju Dievam, Dievs, ko tālāk pēc skolas? Un tad Dievs man teica, izvēlies, ko tu gribi. Tu gribi pelnīt naudas vai tu gribi kalpot no Un pelnīt naudas, es biju jūrnieks un mana alga tur bija 2,5 eiro. Tajā laikā tas bija lielas naudas, jā, cik tur 17 gadi atpakaļ. Un šeit Liepājā diezgan maza alga, krīze Latvijā, ekonomika ir maza. Un tad es Dievam teicu, Dievs, es gribu kalpot Tev. Un tad Dievs man aicināja kalpot jauniešiem, Dievs man aicināja kalpot vienkārši draudzēm. Un tad es, principā, darīju visu, ko mācītājs man lika darīt, vai vienkārši meklēju to iespēju kaut ko kalpot, darīt. Un tas nebija tā, ka es gribēju kaut ko nopelnīt no Dieva. Tas bija tā, ka man ticība man kustināja vienkārši darīt. Un interesanti to, kad es atgriežos, es sapratu vienu lietu, ka es gribu savu sievu, lai viņa būtu kristētē. Un tad es sapratu, ka man jādzīvo šķisto dzīvi. Jā. Tad es, principā, no paša sākumā atbrīvojos no visiem, kas man bija nešķists, gan mājās, gan savu prātā, gan sirdī, gan tie skatieni, gan viss pilnīgi, lai dzīvotu seksuālā šķistībā. Un tad, principā, 8 gadi es gaidīju savu sievu, kas man tagad ir, bet es dzīvoju pilnīgi seksuālā šķistībā. Ziniet, kā daži vīrieši saka, nav iespējams dzīvot, jo vīriešiem dabiski vajag. Jā, tā ir. Dabiski viņam vajag seksuālas attiecības un vispārējās lietas, bet es pateikšu tā, ka kopā ar Dievu viss ir iespējams. Un Dievs man iedeva tādu žēlastību, ka 8 gadi man nebija pilnīgi nekādas nešķistības. Es sargoju savu miesu, savu prātu, savu sirdi, lai man sieva ir man pirmā sieviete. Un kad mēs apprecējāmies, pirmais skups, pirmās lietas, viss bija tikai ar manu sievu. Tā kā tas ir iespējams. Un Dievs man palīdzēja. Un tad es kalpoju arī jauniešiem. Un zinu, ka, kad es sāku kalpot jauniešiem, viņi man bija 4, tā no 12 gadiem apmēram līdz 14. Un tad mēs sākam visu kaut ko darīt, lūgt. Es prasīju Dievam, kā viņus iepazīt ar Tevi. Un Dievs man iedeva tādu stratēģiju, kā kalpot jauniešiem. Tad mēs izaugām līdz kādam 18 jauniešiem. Un kāds aizgāja, kāds paliek, un mēs palikam 12. Un principā Dievs man uzticēja tās jauniešos, un Dievs man iedeva tādu iespēju iepazīt viņus ar viņu. Jā. Es sāku rīkot vienkārši lūkšanas nometnes, nakts lūkšanas, un mēs studējam Bībelē un tā tālāk. Un visi jaunieši, kas man Dievs uzticēja, slava Dievam, tagad visi viņi staigā ar Dievu, viņam visam savas ģimenes, savas darbs un tā tālāk. Slava Dievam par to. Un kad viņi izauga, viņi apprecējas, un tad es prasīju Dievam, Dievs, ko tālāk? Ko tālāk darīt, jo visi izauga, man jau ģimene ir sieva, un tas ir ļoti skaisti. Starp citu, jā, par ģimenes lietām, jā. Pirms mēs apprecējamies, arī es sevai teicu, ka man ir sapnis adoptēt bērnu. Kaut kā Dievs man ielika sirdi, ka mēs varam kalpot vienam bērnam, kuru mēs varam adoptēt. Un tad pirms kāzam mēs arī izrunājam tās lietas, un viņa piekrīt. Un kad mēs apprecējamies, mēs arī sākam rīkot, darīt mūsu, lai viss papīrs, lai viss to procesi var iet uz priekšu. Un tad mēs izdarījām visas lietas, kas mums vajag, lai adoptētu bērnu. Un 3 gadi mēs gaidījām, 3 gadi mēs gaidījām savu bērnu, kuru mēs gribam adoptēt. Vienreiz sieva pie manim nāk un saka, ir viens bērns, kurš dzīvo Daugavpilī,
Ko tu domā? Es saku, Daugavpilī, tas ir tik tālu jābrauc. Un viņi man teica, tu 3 gadi gaidīji, un tagad tev slinkums aizbraukt uz Daugavpili. Es padomāju, jā, tas ir gudri. Un tad mēs aizbraucām uz Daugavpili. Tur mēs redzējām to mazo meitenīti, kura bija 3 gadi. Mēs iepazināmies, un mēs sākam, jā, mēs ņemam. Mēs aizbraucam uz Liepāju, mēs sakārtojam visas dokumentus, kas mums vajadzēja. Un pēc tam atkal braucam uz Daugavpili, pēc kādām 2-3 nedēļām. Mēs paņemam to bērnu, mēs adoptējam. Un tagad šis bērns dzīvo ar mums kopā. Slava Dievam, viņu sauc Anželika, mēs viņu ļoti, ļoti mīlam. Es viņu uzskatu par savu, viņa ir mana meita. Grūti iztēloties, ka viņa piedzim kaut kur citur, bet viņa piedzim mana sirdi. Un es uzskatu, tas ir kā Dieva uzticība, ka Dievs uzticēja mums kalpot šim bērnam. Viņa arī tāds diezgan grūts stāsts, ka viņa jau pirms mums 3 reizes noraidā. Viņa bija tā dvēselē sapināta, ka viņa bija bail, ka mēs arī viņu noraidīsim. Bet viss kārtībā. Slava Dievam, viņa mūs sauc par tētis un mamma. Mēs viņam sakam par mūsu meitā. Mēs ļoti mīlam, jā. Un kad jaunieši izauga, Dievs man uzrunāja par mācītāju kalpošanu. Viņš jau runāja pirms tam. Es vienkārši kaut kā zinu, ka mācītājs tas ir pārāk smagi priekš manim. Bet kad Dievs man vēlreiz uzrunāja, es teicu Dievam, ja tu ies ar manim, tad es iešu. Jo tā mācītāja kalpošanā es vienkārši redzēju, tas nav vienkārši darbs, tas nav vienkārši aiziet, pastrādāt, nopelnīt un tā tālāk. Tas ir strādāt ar salauztām dvēselēm. Tas ir strādāt ar cilvēkiem, kuram bija pagātnē, un tev jau kaut kā jāmeklē to iespēju palīdzēt, kalpot viņam, parādīt uz Kristu, ka Kristus ir dziedinātais. Un tā tālāk. Tad mēs piekrītam kalpot, pieņemt to izaicinājums kalpot par mācītāju. Mēs bijām 3 gadi, kā pārbaudes laiks no mūsu biskapa, mūsu savienība. 3 gadi mums bija pārbaudes laiks, un tad atbrauc pie mums tas mūsu biskaps. Viņš uzlika rokas, svētēja mūs, ordinēja par mācītājiem. Un tā jau 8 gadi mēs kā mācītāji šeit Liepājā. Kāpēc mēs esam mācītāji? Tāpēc, ka mēs ļoti mīlam Dievu un mēs ļoti mīlam cilvēkus. Tas ir to, ko Dievs uzlika mums sirdī, dvēselē kalpot cilvēkiem. Tas ir stāsts ar Kristu. Jā. Kā pirms Kristu es biju ļoti liels egoists, es biju ļoti viss gribēju uzmanību sev. Tagad visa uzmanība uz Kristu. Tagad visa uzmanība uz viņa darbu, to, ko viņš izdarīja krustā. Tā kā paldies Dievam, lai tas ir jums par svētību.